Šodien raidījumā atklāsim retro limuzīnu pakalpojumu, noskaidrosim uzņēmēja darbības atbalsta iespējas, uzzināsim, kā iepazīt savu personību, ielūkosimies konditorijas ražotnē, kā arī apskatīsim mēbeļu un jumta seguma ražotnes. Lucky Limo sniedz profesionālu limuzīnu pakalpojumu skaistākajiem jūsu dzīves mirkļiem. Andro sirdsdarbs aizsākās pirms 8 gadiem, kad iegādājās savu pirmo limuzīnu balto Daimler. Aptuveni šajā laikā arī Andro saprata, cik ļoti viņam sāk patikt labi saglabāti, klasiski un retro auto. Pirms pāris gadiem tam pievienojās Mercedes-Benz, un pirmā sezona būs angļu aristokrātam zilajam Daimler. Šobrīd Lucky Limo īpašumā ir 3 auto, ko piedāvāt visiem dzīves skaisto mirkļu svinētājiem. Reiz kāds paziņa man piedāvāja izvest kāds. Viņš teica, Andro, tu esi tik daudz dažādiem vipiem braucis, pavadījis viņus, un tev tā komunikācija cilvēkiem ir raita, un līdz ar to vajag varētu izvest kāzas, jo viņam tobrīd bija retro mašīna, viņš pats tā kā nevēlējās šīs kāzas vest. Un es, protams, piekritu, un principā šīs kāzas bija ideja man iegādāties savu pirmo īpašu automašīnu, lai varētu piedāvāt šo pakalpojumu. Limuzīnu salons ir plašs un dīvāns pārsteidzoši ērts, arī bagāžas nodalījumā daudz vietas. Brauciena laikā gaita ļoti līgana, sajūtas kā slīdot ar kuģi pa ūdeni. Visiem limuzīniem ir vēsturiskā spēkrata status, kas liecina par tā oriģinalitāti un lielisko vizuālo un tehnisko stāvokli. Šo limuzīnu šogad piedāvāšu angļiem ļoti populārā tumši zilā krāsā ar zelta strīpiņu gar sānu, un šim limuzīnam jau ir kondicionieris gan priekšā, gan aizmugurē. Viņš ir saglabāts par 100% oriģināls. Tam ir ļoti mazs nobraukums un tehniskais stāvoklis ir apbrīnojams. Šādas automašīnas tik ļoti saglabātas ir mūsdienās ļoti grūti atrast. Visiem maniem klientiem vēlētos teikt, lūdzu izvēlēties pakalpojumu saulaicīgi, jo pēdējā brīdī bieži vien šis limuzīns vairs nav pieejams. Un jau šovasar ir vairāki datumi, kad cilvēki prasa, un tas ir aizņemts vai arī pārklājās ar kaut kādu citu pasākumu. Tas vislabākais mana darba novērtējums arī ir tad, kad klients man piezvana, saka, kad mums par jums stāstīja, mums jūs ieteica, un tad es jūtos gandarīts, ka es to darbu daru ļoti labi. Lucky Limo vissvarīgākais uzdevums ir gādāt, lai klients šo pakalpojumu atceras ar neviltotu prieku un sajūsmu. Lucky Limo iespējams labākais limuzīna pakalpojums. Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā ir pasaulē plašākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls. Tīklu pirms 15 gadiem izveidoja Eiropas komisija ar mērķi veicināt Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, eksportu, vienotu tirgu, tehnoloģiju pārnesi un inovācijas ekosistēmu. Eiropas biznesa atbalsta tīkla Latvijā priekšrocība ir tā plašais pārklājums visā pasaulē un iespējas uzņēmējiem atrast konkrētas un izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem par biznesu ārpus Latvijas un visā pasaulē. Šis tīkls darbojas vairāk nekā 40 pasaules valstīs, tostarp arī visās Eiropas Savienības valstīs un vairākās trešās pasaules valstīs. Tīklā darbojas vairāk nekā 450 partneru organizācijas, kas tieši sniedz dažāda veida praktisku atbalstu uzņēmumiem. Tīkls ir dibināts 2008. gadā, arī Latvijā šis tīkls darbojas 15 gadus, un tajā ir apvienojušās 3 partneru organizācijas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas ir koordinējošā organizācija tieši Eiropas biznesa atbalsta tīklu projektam, Latvijas tehnoloģiskais centrs un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Kopš pagājušā gada Eiropas biznesa atbalsta tīkls ir aktīvi iesaistījies sadarbībā ar Eiropas komisiju un Pasaules banku jaunā iniciatīvā grantu izsniegšanai tieši energoefektivitātes uzlabošanā Eiropas uzņēmumiem. Šis granta apmērs ir pieejams līdz 10 000 eiro, un uzņēmumiem ir jāsasniedz 5% energoefektivitāte. Lielisks piedāvājums Latvijas uzņēmējiem ir dalība tematiskajos inovācijas stendos.
Latvijas Tehnoloģiskais centrs jau 20 gadus piedalās ar inovācijas stendu izstādē Riga Food. Tāpat piedalāmies arī Tech Industry un Riga.com. Dalība inovācijas stendā ir lieliski iespēja. Tās ir jaunas zināšanas, pieredze, tā ir tīklošanās un publicitātes veicināšana. Tāpēc, ja jums ir inovatīvs produkts, griezieties Latvijas Tehnoloģiskā centrā, jūs piedalīsieties izstādē. Tātad pašlaik mēs atrodamies Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamerā, kas ir lielākā biznesa atbalsta organizācija Latvijā, biedrība, kas pārstāv 3000 biedrus no dažādām nozarēm, gan mazie vidēji uzņēmumi līdz lielajiem uzņēmumiem. Un mūsu biedrības misija un vīzija un mērķis faktiski ir saistīts par biznesa vides pilnveidošanu Latvijā, kas tiek attīstīts ar 3 galveniem punktiem. Mēs palīdzam uzņēmējiem eksportspējīgiem kļūt, mēs palīdzam uzņēmējiem kļūt konkurētspējīgiem dažādām apmācībām un citu veidu pakalpojumiem, ko mēs sniedzam saviem biedriem. Un mēs, protams, ļoti aktīvi strādājam faktiski biznesa vides pilnveidošanā, lobbyjā, sadarbībā ar Latvijas ministrijām, lai uzlabotu arī šo likumdošanas vidi Latvijā. Eiropas biznesa atbalsta tīkla pakalpojumi ir ikvienam Latvijas uzņēmumam un uzņēmējiem pieejami bez maksas, jo šo projektu līdzfinansē no Eiropas komisijas vienotā tirgus programmas. Un līdz ar to es aicinātu ikvienu Latvijas uzņēmēju izmantot šo piedāvāto Eiropas komisijas bezmaksas iespēju. Eiropas biznesa atbalsta tīkls – praktiski un efektīvi risinājumi uzņēmējiem. www.rokraksti.lv sniedz rokraksta analīzi personības dziļākai iepazīšanai un sava potenciāla īstenošanai. Irita Rozentāle ir rokraksta analīzes speciāliste un Rokraksti.lv izveidotāja un dibinātāja. Rokraksts tas nav nekas iekodēts vai ar ko piedzimst cilvēks. Rokraksts veidojas atbilstoši mūsu personībai. Nezinu, vai visi ir aizdomājušies, bet māca mūs rakstīt vienādi, bet beigās vispār nav 2 vienādu rokrakstu pasaulē, nemaz. Un tas ir tikai tāpēc, ka personība vienmēr ir stiprāka par rokrakstu, un tāpēc katram tas rokraksts izveidojas savs. Un rokraksts atbilst, teiksim, šim brīdim cilvēka raksturā, un tiklīdz personība mainās, rokraksts mainās līdzi. Tāpēc arī rokraksts dzīves laikā cilvēkiem mainās. Irita rokraksta analīzi sāka apgūt 2017. gadā pie vienīgās Latvijā grafoloģijas Anites Milleres, kā arī šobrīd turpina padziļināti apgūt grafoloģiju Kembridžā. Sākotnēji mērķis bija iemācīties lasīt rokrakstu priekš sevis, pēc pāris gadiem sāka pievērsties arī citu cilvēku rokrakstu analīzei, un Iritas ikdienas darbs ir saistīts ar to. Manu pakalpojumu izvēlas gan privātpersonas savas personības raksturojumu iegūšanai un arī pilnveidošanai. Tā ir burvīga dāvana citiem. Patiesībā es secināju, ka kā dāvanu to izvēlas 3 reizes vairāk nekā paši sev. Un uzņēmumos tā ir lieliska aktivitāte komandas saliedēšanai, kā meistarklase, jo tad mēs varam iziet cauri rokrakstu tieši tām raksturu īpašībām vai kompetencēm, kas uzņēmumam ir vajadzīgas, un to komandu iepazīt ļoti tuvu patiesībā. Drosmīgi uzņēmumu izvēlas šo. Un, ja ir nepieciešama izklaide pasākumā, kā vienkārši elements, ko darbinieki vienmēr atcerēsies un ar ko nevar nošaut greizi, kas tiešām visiem patiks pat viskonservatīvākiem uzņēmumiem un skeptiķiem. Tāpat rinda pie manis vienmēr ir gara, un tad cilvēks saņem savas 2-3 minūtes nedalīt uzmanību tikai viņam, par viņu. Un, patiesībā vienmēr atsauksmes ir fantastiskas, jo cilvēki to atcerās, viņiem patīk, viņiem darba devējs uzreiz patīk, kurš ir parūpējies par šādu aktivitāti. Ja tu vēlies pasūtīt rokraksta analīzi sev vai savam uzņēmumam, droši sazinies ar mani manā mājaslapā rokraksti.lv. Rokraksti.lv sniedz pilnu rokrakstu analīzi privātpersonām, kā arī tā var būt izklaides aktivitāte kooperatīvajos pasākumos. Rokraksti.lv – rokrakstu analīze personības dziļākai iepazīšanai. Cake Break ir Sija Diamonds Food Group jaunais zīmols. Uzņēmums ražo veģetārus, bez laktozes un bez glutēna konditorējas izstrādājumus, kas ir pieejami lielākajos veikala tīklos Latvijā, kā arī interneta veikalā. Pagaidām veikalā vēl šie produkti ir sastopami ar zīmolu Dabas dimanti, bet ar laiku arī Latvijas tirgū šis zīmols pārtaps par Cake Break.
Produkts pats nemainīsies, produkts būs tas pats garšīgais kā ierasts. Latvijā viņš noteikti būs daudzās vietās kā vēl dabas dimanti, bet ārzemēs jau viņš būs kā cake break. Un arī Latvijā pakāpeniski pāriesim uz vienu zīmolu. Tas ir tāds atjauninājums šim uzņēmumam, svaigs, ļoti enerģisks, kurā mēs gribam panākt, lai cilvēki ietur mazliet pauzīt uz kūku un izbaudīt šo produktu. Līdz šī gada sākumam mums bija 10 kūku veidi, bet šogad mēs esam ļoti strādājuši pie jauna sortimenta. Praktiski mums jau ir izveidoti 15 jauni produkti, kuri top, mēs viņus testējam. Piedāvājumā ir jauni produkti saldais sapnis un šokolādes sapnis. Saldais sapnis ir smilšu mīklas un bezē apvienojums ar krēma pildījumu un dzērveņu ievārījumu. Savukārt šokolādes sapnis ir ar šokolādes krēma pildījumu un ķiršu ievārījumu. Mēs ražojam pankūkas ar pildījumu. Tad mums ir, kā saka, tādas mazās veikūciņas. Mēs viņus saucam par profiteroļiem. Tas ir viņu īstais nosaukums ar pildījumu. Top pīrāgi, tā skaitā arī sāļie pīrāgi. Tas drīzumā līdz Jāņiem noteikti būs pieejams mūsu internetveikalā. Un strādājam pie tā, lai tas būtu arī plašāk pieejams arī citos mazumtirdzniecības veikalu tīklos. Tas mūsu pamatpircējs jau ir tas, kas ievēro šo glutēna diētu. Mums tie produkti ir tik vienkārši un garšīgi, ka cilvēki pirmo reizi pagaršojot, viņi atkārtot pērk. Mēs jau vienmēr sakam, ka mēs taisam produktu priekš visiem, un mūsu pievienotā vērtība, kad mēs izceļam, ka to var ēst visi, tiešām visi. Un mēs to izceļam, mēs to parādām gan ar to simboliņu uz iepakojuma, mēs parādām to savās reklāmās, savos sociālajos tīklos, un mēģinam cilvēkiem nebaidīties, izvēlēties un uzticēties to, ko mēs ražojam. Cake break, jauns zīmols un vēl vairāk produktu. Zemeņu audzēšanas saimniecība Blomi piedāvā augstas kvalitātes saldas zemenes un zemeņu stādus. Uz doto brīdi zemenes tiek audzētas siltumnīcās, bet vasaras sezonā tās tiek audzētas uz lauka. Zemeņu audzēšanu mēs veicam jau diezgan daudz, vairāk par 10 gadiem noteikti ir. Par šāda veida darbību mēs nolēmām tāpēc, ka pirmkārt jau zemenes man pašam ļoti garšo, un arī tas viss darbs lauksaimniecībā. Viss tas redzēt, kā tas no maza stādiņa izaug par skaistām ogām, tas viss ir patīkami, tāpēc arī to sāktu darīt un nodarboties ar šo. Mēs audzējam gan atklātā laukā, gan arī šogad sāku izmēģināt arī audzēt siltumnīcā zemenes. Šķirnes mums ir diezgan daudz, vairāk par 10 šķirnēm, gan agrās, gan vidējās, gan vēlās. Var teikt, visas tās populārākās, gan polka, sonāta, malvīna, visas, kas ir pieejamas, kas garšo cilvēkiem, kas patīk. Zemenes tiek audzētas ar mīlestību un pēc jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām. Lai zemenes būtu izaugtu lielas un garšīgas, jau sākot ar stādiem, lai stādi labi ir, tad vispārējais iestādīšana, mēslošana, laistīšana, arī saule. Mūsu zemenes var iegādāties Vangažos tirgu, Raganā pie veikala, tad Ādažos ir veikals Mini Rimi, Inčukons arī pie veikala. Un vēl arī mūsu zemenes var iegādāties Vangažos kafejnīca pie Brāļa, tur mēs arī tirgojam šoseis malā. Saimniecība piedāvā zemenes lasīt arī pašiem, kur katrs zemeņu cienītājs var salasīt pats sev zemeņu grozu un, protams, arī nogaršot tās. Mūsu mājaslapā blomi.lv ir arī plašāka informācija, tur arī kontakti var sazināties un arī Facebookā ir Blomi zemenes, var meklēt un sazināties. Visiem, kam ir vēlēšanās tikt pie garšīgām Latvijā audzētām zemenēm, var sazināties ar mums kādos veidos, vai gan braukt pie mūsu pirkt vai salasītas pirkt. Visi tiks laipni gaidīti. Zemeņu saimniecība Blomi, augstas kvalitātes zemenes. AK jumti ražo un uzstāda klasiku jumta segumu kā dzīvojamām mājām, tā arī industriālām ēkām. Uzņēmums veiksmīgi darbojas jau 4 gadus, kuru ir dibinājis Aldis Keisters. AK jumti radās
pilnveidojot manu jumiķa karjeru, jo ilgus gadus strādāju par jumiķi. Vairāk kā 25 gadi ir aizmugurē, un veidojot sapratu to, ka, lai pilnveidotos, ir jāsaka arī kaut ko ražot. Un tā esmu nonācis līdz šī uzņēmuma dibināšanai. Jumta segums Classic ir kopija valsts profīlam. Classic ir klika sistēma, viegli montējās, sevis cienīgs meistariņš pats var uzmontēt. Nevajag spēc instrumentus, kā pieņemsim valsts profīlam jau ērta montāža. Klasikai visi stiprinājumi, kas atrodas zem klāja, attiecīgi paaugstinās ilgdzīvošana jumta segumam, pašam jumtam. AK jumti ražotne atrodas Birzes Taigas Mālpils pagastā, bet izmantojot mobilo jumta seguma ražotni, lielākiem objektiem jumta segums tiek ražots uz vietas. Mēs esam mobīli. Cilvēka ieguvums ir tajā, kad mēs atbraucam pie klienta uz pagalmu, atkrīt transportēšanas izmaksas, ražojam pagalmā tātad attiecīgi jau precīzos garumos, nav atgriezumu klientam, un loksnes garums ir iespējams līdz 200 metriem, kuru atvizināt nevar neviens, ja neražo uz vietas. Mums ir arī ražošana šeit uz vietas. Ja ir īsākas loksnes, tad saspiežam šeit un aizvedam klientam. Ja garākas virs 7 metri, 8, 10, varbūt vēl vairāk, tad braucam jau pie klienta. AK jumti ne tikai ražo jumta segumu, bet arī nodarbojamies ar jumta montāžu. Nodrošinām klientam pilnu jumta darbu no A līdz Z. Ražojam visas pēcdetaļas, tekņu sistēmas ražojam, kā arī to visu uzstādām. Standarta jumtiņš 200–250 kvadrātmetri, apmēram tā ir privāta mājai. 3 nedēļu laikā nomainīsim. Liekat labu jumtu, jo labam jumtam ir jābūt labiem cilvēkiem. AK jumti – jumta segums ar 50 gadu ražotāja garantiju. Eirogrupa ir uzņēmums, kas nozarē darbojas kopš 2014. gada. Eirogrupa piedāvā mēbeles pēc individuāliem pasūtījumiem, pārdot plāšņu materiālus mēbelēm un celtniecībai, piedāvā arī zāģēšanas un malu līmēšanas pakalpojumus, kā arī mēbeļu detaļu ražošanu. Ikvienam, kas vēlas mainīt interjeru savā dzīves telpā, nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem mēbeļu izvēlē. Bieži vien neatbilst vai nu izmērs, dizains, vai arī tās nav funkcionālas. Eirogrupa piedāvā vienkāršu risinājumu – izgatavot mēbeles saskaņā ar jūsu vēlmēm pēc individuāla pasūtījuma. Labs risinājums nestandarta situācijās, kā arī cilvēkiem, kas precīzi zina, ko viņi vēlas. Eirogrupa piedāvā mēbeļu sagataves un detaļu izgatavošanu klienta norādītajos izmēros. Uzņēmums piedāvā dažādu ekoplātņu tirdzniecību, kas ir kokšķiedra, plāksnes, māla apmetums un kaņepju vate. Mēbeļu izgatavošanai tiek piedāvātas laminētas skaidu plāksnes, finierētas plātnes, saplākšņi un MDF loksnes. Ir pieejami dažādi biezumi, krāsas, tekstūra un ražotāji. Būvniecībai tiek piedāvāti saplākšņi, saplākšņa atgriezumi, kokšķiedras plāksnes un skaidu plāksnes. Mēbeļu sagatavju izgatavošana notiek pēc pasūtītāju dotajiem izmēriem. Zāģēšanas un laminēšanas pakalpojumi ir ABS un PVC malām. Ir iespējama izstrādājuma piegāde un montāža. Eirogrupa mēbeles, detaļas un ekoplākšņu tirdzniecība. Aģentūra Atvedes sniedz abedīšanas pakalpojumus kopš 1993. gada. Atvedes sniedz abedīšanu, kremāciju, ceremoniju un reliģiskos rituālus, kā arī dokumentu noformēšanu, palīdzību pabalsta saņemšanā, repatriāciju, vietu apkopšanu un labiekārtošanu.
Ko mēs piedāvājam un ar ko mēs atšķiramies? Mums ir lielas divas atvadu zāles. Mums ir vislielākais Latvijā apbēdīšanas piederējumu klasts, moderns licencēts transports. Mums ir izstrādāta mājaslapā tādā veidā, lai cilvēki varētu saritināt apbēdīšanu vai kremāciju izmaksas. Tā kā apbēdīšanas cenu kalkulators. Mums ir savu zarku ražošana, savu zēru ziedu cehs. Mēs sadarbojamies ar mūsu partneriem Monument LV un varam piedāvāt pieminekļus par vislabākām cenām un labākā kvalitāte. Mēs apvienojam visus pakalpojumus, apbēdīšanas, kremāciju vai pieminekļu uzstādīšanu un pasūtīšanu vienā vietā. Uzņēmums plāno kolumbāriju būvniecību, jo ar katru gadu palielinās kremāciju skaits. Katru gadu mēs cenšamies attīstīt mūsu nozare ar dažādiem jaunumiem. Piemēram, no šā gada mēs sākam piedāvāt cilvēkiem ekobēres. Tas ir tā ietilpst ekoloģiskais līna zārks, piemēram, dabīskais bērzu krusti, ja, un tas ir saistīts vairāk ar apbēdīšanu. Tomēr ar kremāciju ir saistīti jaunumi. Mēs piedāvājam biournas. Tas ir nozīmē, ka pēc kremācijas cilvēka pišļi mēs varam ievietot speciāla biourna, un cilvēki pēc savas ieskatas var ielikt to urnu kaut kur skaistā vietā dabā vai sev privātmāja pagalmā, un no cilvēka pišļiem izaugs skaists smuks koks. Man liekas ļoti labā stāsts par to. Mēs sadarbojamies ar visām pilsētas slimnīcām, kā arī ar VSA, lai palīdzētu cilvēkiem pēc iespējas ātrāk un ērtāk saņemt apbēdīšanas pabalstu. Mēs ļoti aktīvi informējam cilvēkus sociālos tīklos par to, kā rīkoties cilvēka nāves gadījumā, ko izvēlēties bēres vai kremāciju, kā izvēlēties zārku un pārējos nianses. Mēs esam tieši izpildītāji visas jomās, jā, tā ka mums ir sava ražošana, savs transports, savs liels komplekss ēka, jā, kur mēs apvienojam visas pakalpojumus, tāpēc mēs varam nodrošināt viszemākas cenas tirgū. Jo mums, principā, pat noformēti 11,000 līgumi jau ar dzīvajiem cilvēkiem, jā, un līguma iesacījumi ir tādi, ka mēs apņēmamies apglabāt cilvēku nāves gadījumā par apbēdīšanas pabalsta apmēru. Apbēdīšanas aģentūra Atvedas ar vairāk kā 30 gadu pieredzi. Memorial Service ir palīdzības dienests, kur digitālajā vidē vienu vietu cilvēki spēja atrast visus nepieciešamos pakalpojumus apbēdīšanas jomā un kapsētu apsaimniekošanā. Memorial Service darbojās šajā Latvijas tirgu 8. gadu un Baltijas valstīs šogad 1. gadu, ja, Lietuvā. Līdz ar to mums arī ir tādi plāni lielāki arī visās Baltijas valstīs šo te servisu organizēt. Ar kapu pieminekļiem es nodarbojos jau vairāk kā 20 gadus. Man ir liela pieredze šajā sfērā. Un līdz ar to man ir ļoti liela pieredze komunikācijā ar cilvēkiem, kas ir pazaudējuši savus tuviniekus. Gribu izteikt šo te piemiņu akmenī izveidot. Un līdz ar to viņi stāsta, cik grūti viņiem ir bijis to izdarīt tajā brīdī, kad viņi pazaudē savu tuvinieku, ka būtu vajadzīgs kāds servis, kas palīdzētu to visu organizēt. Līdz ar to man radās ar laiku tāda doma, ka ir jāizveido viens kopējs servis, kur viss tas ir viena vieta. Cilvēkam nekur nav jāiet, viņš var mierīgi pazvanīt un uzrakstīt. Un tīpaši tagad attālināti parakstīt dažādus dokumentus, nokārtot visu. Mēs esam tā pirmā palīdzības līnija, kas palīdz visu šo te noorganizēt. Memorial Service ir portāls, kur vienu vietu var atrast visu nepieciešamo informāciju saistoši ar rituāliem pakalpojumiem, sākot no apbēdīšanas pakalpojumiem līdz pat kapu vietas labiekārtošanai. Kad cilvēks zaudēja tuvinieku, viņi var atrast gan mūsu portālā visu informāciju vai pazvanīt uz palīdzības līniju. Un mēs solīt pa solītim viņus aizvedīsim un pastāstīsim, ar ko ir jāsazvanās, kur ir jādodās, kādus dokumentus jānokārto un kā vispār šo atvadu ceremoniju organizēt. Mēs esam ilggadēji Memorial Service partneri,
Pateicoties šai sadarbībai un platformai, mēs varam vieglāk un ērtāk nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus cilvēkiem tādā grūta brīdī, kad tuvinieka zaudējums. Mūsu portālā ir iespēja arī pasūtīt sēru floristiku, bēru vainagus, pušķus, gan arī dekorāciju atvadu zālēm attālināti no jebkuras valsts vai pilsētas, arī ar piegādi uz ceremoniju, konkrētā laikā un vietā. Sadarbībā ar Memorial Service mēs esam ieguvusi uzticamu partneri, ar kuru kopā varam nodrošināt labas kvalitātes servisu tajā jomā, kā ziedi, atvadu ceremoniju vai līdzjūtības izteikšanai. Palīdzības dienestā var vērsties arī citos jautājumos, kuri ir saistīti ar abadīšanas jomu, tādos kā abadīto personu meklēšana, dokumentu tulkošana, kā arī notāru palīdzība. Skandi mēbeles – mēbeļu salons ar labākās cenas garantiju, atlaides līdz 70%. Visām mēbelēm var izvēlēties savu audumu un izmēru. Pieejams arī bezprocentu līzings. Skandi mēbeles Rīgā, Dārciema ielā 91. Jaunliepājas namsaimnieks. Atrodiet sev vēlamo zemes gabalu, māju, dzīvokli, komercobjektu vai zemi pie jūras, veicot vienkāršu meklēšanu. Izskatiet piedāvājumā esošos īpašumus un atrodiet sev vēlamo. Nekustamo īpašumu aģentūra Jaunliepājas namsaimnieks. MK Clean – tīrīšanas iekārtu noma, telpām un dažādām virsmām. Kārča ar Puzī 10 piemērots mīksto mēbeļu tīrīšanai, autosaloniem, kā arī visa veida paklājiem. Logu tīrīšanas robots viegli, ātri un ērti notīra dažāda izmēra logus. MK Clean – tīrīšanas iekārtu noma Mārupē.